Sveicināti NRA.LV sarunās. Mūsu viesis Mārtiņš Baltmanis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks, ģenerālis. Sveicināti. Sveicināti, patīkami. Paldies, ka atradāt šajā trauksmanajā laiku pie mums ierasties studijā parunāt. Augstums, visi kurinām krāsnes, dūmeņi kūp, krāsnes sarkanas, karstas, pārkarsušas. Jūsu trakākais, viens no trakākajiem periodiem droši vien. Šogad tā ir, jā, ja mēs skatāmies tieši šī pazeminātā temperatūra, tiešām mums daudz vairāk bojāgājušo, jā, notikumos tieši ugunsgrēkos un arī cietušo, salīdzinot, piemēram, ar iepriekšējā gada janvāri. Ne tikai mums, arī vakar tikos ar Igaunijas kolēģi un ar Lietuvas kolēģi runāju, viņiem arī līdzīgi ir, bet, kā jūs jau minējāt, tiešām vai nu apkuras ierīces, tā tad ir pārkurinātas. Pēdējās 2 dienās arī bijuši apkuras katlu 2 sprādzieni. Vai nu arī tiek izmantotas šīs elektroierīces, ar ko var sildīties, šie eļas, piemēram, radiatori, un tad arī tur visādi gadījumi ir, kad viņi tiek novietoti, piemēram, uz dīvāna vai novietoti kaut kur pie ļoti tuvu degošiem materiāliem, vai uz viņiem atkal tiek likts materiāls, kas var aizdegties, un tad no tā tur viss arī sākas. Bet janvārī tieši, ja mēs skatāmies tos notikumus, kur ir bojā gājuši cilvēki, tur dominē mums apkuras ierīču nepareiza eksploatācija. Un tad otrajā vietā ir tās elektroierīču nepareiza izmantošana. Iziesim cauri šim te apkuras ierīču nepareizai eksploatācijai. Tad apkuras ierīces sastāv no kurtuves un no izvada, kur izvadās liesma un dūmēra. Jā. Kas, kurā vietā ir tas bīstamākais un kas parasti ir dzīve, apliecina, ka tā ir tā trakākā vieta? Bīstamākais ir tad pie kurtuves, tas ir viens, kad tur ir jābūt šeit metāla plāksnītei vai nedegošam materiālam apakšā. Ir gadījumi tādi bijuši, kur arī, piemēram, tiek šis apkuras materiāls tiek ielikts, bet durtiņas nevar aiztaisīt, viņš paliek vaļā un tad viņš nokrīt. Izbirst grīdas, aizdegās kādi blakus sauši papīri. Tieši tā, tas ir viens. Klasika vispār šogad, diemžēl, ir, kad tiek izgrābti pelni, tātad ar oglēm no kurtuves. Tiek ievietoti vai nu pat kartona kastē vai plasmasas spainī un tiek nolikts uz grīdas, uz dēļu grīdas. Un atkal aizdegās dēļu grīda un sāk degt. Jā. Tad ir vēl viena lieta, kas noteikti jāņem vērā. Uz pašām apkuras ierīcēm tiek novietoti degoši materiāli, tā skaitā gan malka, gan teiksim, drēbes un tādas lietas arī no tā bieži vien aizdegās. Jo principā tā prasība ir, ka 1,2 metru attālumā no šīs apkuras ierīces nevajadzētu būt degošiem materiāliem. Tad mēs varam teikt, ka tas ir droši. Jā. Un, protams, arī vēl ir lietas, ka paši dūmvadi tātad sodrēja dūmvados, un ne tikai dūmvadā, viņš arī tur aiziet pārējo, teiksim, šo apkuras ierīci nav iztīrīts, un tad viņa aizdegās. Viņa aizdegās, deg un sasprāgst, un tad iet liesma koka konstrukcijās. Tas ir atkarīgs, protams, ir atkarīgs, kādā stāvoklī ir apkuras ierīce, bet ja viņa ir tehniskais stāvoklis pārbaudīts, jā, un tur nav, piemēram, plaisu, tad pa lielam viņš arī izdegs. Teiksim, dūmenis, ja mēs runājam ar sodrējiem. Jā, pēc tam tikai, protams, tur ir jāiztīra, pēc tam arī skursteņa slaucītājs jāpasauc, lai viņš pārbaudītu. To mēs arī aicinam tajos gadījumos, kur tikai, piemēram, sodrēja deg, lai pārbaudītu gan tehnisko stāvokli, kas ir reizi 5 gados, bet, ja, piemēram, ir kaut kur plaisas šajā pašā dūmenī vai apkuras ierīcē, un attiecīgi ir kaut kur tūmā kāds degošs materiāls, tas noteikti var būt kā viens no iemesliem, kur tā uguns no tā dūmeņa pārmetās uz to degošo materiālu un aizdegās tas, un tad jau ļoti, ļoti ātri izplatās, teiksim, šī uguns. Ja liesma tiek jumta konstrukcijās, tad ātri sākās
Ne, protams, tādās vilkmes. mājās, kur ir, piemēram, ja mums ir arī jumta konstrukcijas tieši no koka taisītas, tad tas ir ļoti ātri viņi izplatās. Diemžēl šogad arī, ja mēs tā skatāmies tieši tur, kur bojā gājušie, bieži vien arī tās ir viensētas laukos, tad attiecīgi novēlot ir pamanījis, kad mēs jau ierodamies praktiski jau dekara atklāta liesma īstenībā visa māja. Un skaidrs, ka tur jau kaut ko izglābt, tas iespējamība ir ļoti, ļoti maziņa. Kā ir iet bojā sadegot vai iet bojā nosmokot no dūmiem, no izgarojumiem tiem? Gan, jo, piemēram, ir tie notikumi, mēs varam teikt, aptuveni kaut kur 20%, kur tur jau krāsmatas vispār tikai palikušas. Tur mēs pat nevaram noskaidrot, piemēram, vai tur dūmu detektors ir bijis uzstādīts, vai tur īsti mēs varam varbūt redzēt kaut kur cilmvieta, no kurienes varbūt vairāk ir izdidzis sācies, teiksim, jā. Bet bieži vien arī to var vairs pēc tam vienkārši viss ir tā izpostīts, ko tu nevari neko tur saprast, no kurienes tur sācies un tā tālāk. Bet ir arī tādi notikumi, kur, piemēram, degšanas platība ir ļoti maziņa un cilvēks ir nosmacis, jo arī tas ir vēl viens, janvārī, kā es minēju, varbūt dominē tā apkures ierīču problēma, bet kopumā pa visiem ugunsgrēkiem, ja mēs skatāmies, tomēr dominē neuzmanīga rīcība ar uguni. Tas ir aptuveni 59% gadījumos. Tas iespējamais iemesls ugunsgrēkos ir neuzmanīga rīcība ar uguni. Sveces, smēķēšana, jā, tas vispār aptuveni 28% no tiem manis pieminētajiem neuzmanīgas rīcības ir smēķēšana gultā. Un tur atkal smēķē, aizmieg, jā, tas izsmēķis sāk dedzināt šo te matraci. Matracis bieži vien tiek izgatavots no tādiem materiāliem, kas degšanas procesā izdala zilskābi. Koncentrācija ir vajadzīga ļoti, ļoti, ļoti maziņa, lai cilvēks aizietu bojā. Līdz ar to tas ir tāds ļoti, ļoti bīstams, ja tā var teikt, nodarbe, ja mēs viņu tā varam nosaukt, kad telpās pīpē un pie tam vēl alkohola reibumā, diemžēl, ja mēs skatāmies arī šo te statistiku pēc ugunsgrēkiem, ko mēs saņemam tieši, kad ir bojā gājis cilvēks, tad pēc valsts tiesu ekspertīzes centra, tātad ekspertīzes no visiem bojāgājušiem vidēji kaut kur 68% ir bijuši alkohola reibumā, diemžēl. Jā. Un tad šī te kombinācija, teiksim, telpās pīpē, alkohola reibumā, attiecīgi aizmieg. No tvana gāzes reizi bojā cilvēki aiztais ātrāk šīberts. Tas ir ļoti reti, tā, protams, bet ir tādi gadījumi, tas arī tāpēc tur mazliet atkal cits vajadzīgs, tas ne dūmu detektors, bet tvana gāzes detektors, un arī pats tvans viņš iet uz leju, un atkal dūmi iet uz augšu, tur mazliet cita arī tā uzstādīšanas, teiksim, īpatnība jāņem vērā. Bet tas tā mazāk īstenībā, jo tur cilvēki atkal sajūt uzreiz, un tad tu vari rīkoties īstenībā. Naktīs vai dienā aiziet bojā no ugunsgrēkos cilvēki? Naktīs, jā. Pārsvarā naktīs, ja mēs skatāmies arī līkni, teiksim, mūsu notikumu līkni, tad aptuveni, tad, kad cilvēks sāk atgriezties no darba, tad palielinās mums notikumu skaits, un tā viņš palielinās līdz pat tas pīķis kaut kur ir 1-2 naktī, un tad viņš atkal pamazām sāk iet uz leju. Tas notikumu skaits. Protams, citādi ir, es teiktu, brīvdienās. Tur nav varbūt tik izteikti. Īpaši piekdienas vakari, tad to notikumu ir vairāk, sestdienas, un tad uz svētdienām atkal varbūt bišķiņ mazāk. Bet pārsvarā tomēr, jā, tas notiek naktīs, jā. To var izskaidrot, kāpēc tāda korelācija? Tas ir ar kādām aktivitātēm, notiek kādām darbībām? Kā cilvēki pa dienu, viņi vairāk ir atkal kaut kur nodarbē, vai nu viņi strādā, viņi nav uz vietas, tomēr notikumi, ja mēs skatāmies tieši ugunsgrēki, aptuveni 42% ugunsgrēku notiek dzīvojamā sektorā. Līdz ar to pa dienu cilvēks ir vai nu darbā, vai nu mācībās kaut kur, un tad, kad viņš atgriežas, tad viņš sāk darboties, kaut ko varbūt kurināt un tā tālāk. Bet, tas tā. Pēdējā gadījumā ar katliem uzsprāgušajiem apkurs pastendē, ja, tur veikalā apkurs katls. Ir zinām iemesli, kas tur īsti bija. Tik minēts viena no versijām, kad pārrāva
padevē. Tas nozīmē, Jā, ka nu tos, katlam nebija sūkņu cirkulācija. jā, nu precīzos iemeslus skaidro valsts policija, bet nu, tāda informācija mums arī ir, jā, ka tur nebija tās elektroenerģijas, tur bija pieslēgts elektroģenerators. Tad, bet tā precīzāk, kāda bija tā ķēde, tad noteikti tad valsts policija. Bet 2 katli skaidros. uzsprāguši. Nu, pēdējās 2 dienās, es tā janvārī vairs neatceros, ka mums būtu tāds notikums, kur vēl katli būtu Bet sprāguši. katliem ir drošības vārsti. Ja tvaiks uzkrājas, viņi iet pa tiem vārstiem ārā. Kā tur jābūt ir kaut kam ļoti nopietnam kaut kādam aizcietējumam. Nu, tur noteikti es nevarēšu detalizēt izstāstīt par šiem gadījumiem. Katram katlam tur arī jāskatās, ar ko tad viņš tiek kurināts. Skaidrs ir tas, ka apkuras ierīces, tā tehniskā stāvokļa pārbauda noteikti ir jāveic reizi 5 gados. Tad speciālistam attiecīgi un jāpārbauda. Teicāt, ar ko kurināts un ko tu granātas samet iekšā? Nu, te jautājums ir atkal gāzes katliem mazliet cita. Atkal tā specifika, jā, arī attiecībā uz pārbaudēm. Atkal gāzes, atkal katliem ir tur vēl papildus drošības, teiksim, elementi, kas attiecīgi kuriem jānostrādā, teiksim, lai novērstu kaut kādas tur bīstamības. Bet es domāju, izmantot var granulas, kas tur automātiski pieberas klāt, cilvēks var pats bērt klāt, dažādi tie procesi, kas tajos katlos notiek, vai pareizāk sakot, kā cilvēks viņus izmanto. Bet, tad, ja kaut kur kaut kas varbūt netiek izdarīts kā pareizi, vai kaut kas tehnoloģiski tiek ignorēts. Jā, tad Bet nav jau tādi drošākie katli un nedrošākie. Visdrošākais droši vien, kad ir gaisa zeme un viss siltumsūkņi. Tur jau nav apkuras ierīces vispār kā tādas, ja mēs tā skatāmies. Tur ir silda elements un attiecīgi tehnoloģija pavisam savādāka. Tur ir tikai elektrība, ja mēs tā skatāmies. Bet nevar teikt, ka tur ir drošāki vai nedrošāki. Galvenais ir īstenībā ievērot to, ka tehnisko stāvokli mēs pārbaudam viņiem. Un tad iztīram arī dūmeņus 2 reizes gadā. Bet jāsaka, ka tomēr veicot pārbaudes dominē kā pārkāpums lielākais tieši tas, ka nav elektroinstalācijas, izolācijas pretestības mērījumi veikti un nav veikta šī elektroietaišu kontaktu savienojumu pārbauda ar termokameru. Teiksim, jā. Tas ir jāveic reizi 10 gados šīs pārbaudes un ejot pārbaudīt tieši dzīvojamo sektoru, tas ir visbiežāk konstatētais pārkāpums. Kā jūs izvēlaties pārbaudes? Izlases kārtībā, kā jūs? Tā mums pārbaudes, vidēji gadā mēs veicam 6000 pārbaudes. Aptuveni 20 līdz 30% pārbaudes ir dzīvojamā sektorā, jo tas atkal saskan ar to, ka aptuveni 40% gan aptuveni procenti ir ugunsgrēki arī dzīvojamā sektorā, bet kopumā katru gadu tad katra reģionālā, teritoriālā struktūrība veic tādu riska novērtēšanu. Tātad viņi saliek kopā datus no veiktajām iepriekš pārbaudēm, no konstatēto pārkāpumu apjoma, tā rakstura. Viņi paņem datus no ugunsgrēkiem, kur mums ir visvairāk bijuši un kādi ugunsgrēki. Un tad, saliekot to visu kopā, viņi nosaka objektu grupas, kuras mēs katru gadu pārbaudam. Un tad tās objektu grupas mēs publicējam savā mājaslapā, respektīvi. Un tad mums veidojas tādi objektu saraksti. Un tad ir noteikts, piemēram, kad pēc pārbaudes mums vēl ir atkārtoti, mēs dodamies pēc, piemēram, 3 gadiem ar atkārtoto pārbaudi. Vai novērsts? Vai novērsts, jā, tas atkarīgs arī, protams, arī no pārbaudes aktā fiksētiem pārkāpumiem novēršanas termiņiem, bet jā, tādā veidā arī mēs plānojam, balstoties uz tiem datiem, kas ir bijuši vairāk gadu griezumā, teiksim, jā, un tad varbūt tad konkrētajā gadā iekrīt kaut kur tā atkārtotā pārbaude ir jāveic, jā, un kaut kāda objektu grupa pienāk klāt, jā, bet, arī šogad jau reģioni ir veikuši šo riska novērtēšanu, un tur arī visur ir principā dzīvojamais sektors kā pirmais objektu grupa. Un tad jau aiziet tālāk. Tas ir daudz dzīvokļu mājas vai tas privātu mājas arī? Gan. Privātu māju, gan. Pieklauvēt un teikt, saimnieki, vai durvis vaļā, mēs gribam redzēt. Jā, tur es teiktu, mēs vairāk tādās plānotajās pārbaudēs mēs dodamies tieši uz daudzdzīvokļu ēkām.
jo tur vienkārši ir koplietošanas arī telpas. Un attiecīgi tur veicam pārbaudes, bet uz tādām privātmājām tur vairāk ir iesniegumi, jo, teiksim, arī ja agrāk vairāk mēs fokusējamies uz plānotajām pārbaudēm, tad šobrīd, skatoties no datiem, mums jau vairāk kā 50% ir neplānotās pārbaudes. Bet iesniegumu, kurš tad raksta? Kaimiņš raksta iesniegumu? Kaimiņi raksta iesniegumu, radinieki raksta iesniegumus. Tur ir visādas situācijas dzīves. Ir, kā saka, tur ir arī, diemžēl, ir arī strīdi starp cilvēkiem, un tad sākās iesniegumu rakstīšana. Bet, labi, mums tāpat ir jārēģē uz jebkuru iesniegumu, tad mēs ejam pārbaudīt. Vai atkal, piemēram, ja šis objekts ir mums pārbaudam objektu sarakstā, tad, un tur ir noticis ugunsgrēks, tad mēs obligāti uzreiz uz turieni arī dodamies, piemēram. Bet jā, tomēr vai... Konstatējiet pārkāpumu, nepilnības vai, teiksim, ka noteikti saraksta lista, kas ir jānovērš. Vai cilvēks tiek sodīts ar naudas sodu arī, vai tikai norāda preventīvi, ka tas nav tev jānovērš līdz tādam laikam? Tas pirmais ir mums tātad administratīvā pārkāpuma, procesa likuma ietvaros. Mēs tad pārbaudas aktu vienmēr izdodam. Tātad ir cilvēkam dots termiņš kaut kāds novērst. Bet tā tad ir 3 gadījumi, kad ir automātiska administratīva atbildība. Tā tad viens gadījums, tie ir pieļauts ugunsgrēks attiecīgi. Otrs gadījums, ja ir konstatēti pārkāpumi, kas ir saistīti ar cilvēku evakuāciju. Tā tad aizkrauktas evakuācijas izējas, durvis aizslēgtas evakuācijas, kur vajadzētu tikt ārā tajās mūsu noteiktajās 3 sekundēs ugunsdrošības noteikumos, kā ir. Respektīvi, jebkurš pārkāpums, kurš saistīts ar kādu evakuāciju, šo te risinājumu izjaukšanu, ja tā var teikt, ja tā viņu var nosaukt, tad tur ir arī administratīvais sods. Un trešais ir par kūlas dedzināšanu. Visi pārējie pārkāpumi, kas ir konstatēti, tie tiek risināti administratīvā procesa likuma ietvaros ar pārbaudes aktiem. Un tad, ja, piemēram, pārbaudes aktā attiecīgi nav izpildīts tas konstatētais pārkāpums, novērsts, pareizāk sakot, no tajā noteiktajā termiņā, tad attiecīgi tiek piemērota piespiedu nauda līdz tam brīdim, kamēr tiek izpildīts. Par šo te gadījumu briesmīgi nesaprotamu un neloģisku kāda punkta Bauskas ielā, kur cilvēks paņem fleksi, iet un zāģē zem spiediena esošu gāzes cauruli. Vai jūs tikāt skaidrībā līdz detaļām? Kas tur īsti notika? Vai tiešām tā bija, kad vienkārši cilvēks aiziet un sāk fleksi zāģēt gāzes cauruli? Tur līdz tai pilnīgai skaidrībai, tāpat kā iepriekš es minēju, to iemeslu skaidro valsts policija. Bet es varu teikt, ka tur bija ļoti, ļoti izpostīts īstenībā viss tas dzīvoklis, lai tur saprastu vispār, kas tur ir bijis. Bet tāda tā sākotnējā informācija, kā jūs teicāt, aptuveni ir bijusi. Jā. Bet precīzāk jau skaidro valsts policija, vācot visus tos pierādījumus un analizējot viņus. Traģiskākā lieta ir, ja cilvēks pats dara muļķību un pats cieš no tā, tā ir viena lieta, bet cieši pilnīgi nevainīgi cilvēki, kas ir rūpējušies par saviem dzīvokļiem, kas ir akurāti. Nē, es piekrītu jums, protams, ka tas ir ļoti traģiski un, nezinu, kā to nosaukt, negodīgi vai kā viņu pateikt. Bet mēs arī redzējām tur vēl, es pat teiktu, vēl trakāki tie gadījumi, ko rādīja arī vienā citā mēdījā, kā tur pievieno visādas caurules pie tiem gāzes vadiem un tad aizdedzina viņas, kas ir vēl, man liekas, vēl bīstamāk. Nezinu, diemžēl, kā ir tas teiciens, pret muļķīgiem gadījumiem pat nav zāļu īstenībā. Pret tādiem tiešām. Zāļu nav, bet vai viss ir ugunsdzēsības un glābšanas dienestam jākontrolē? Droši vien, ka gāzes dienests arī savu kādu. Viņi arī brauc pārbaudēs un skatās, un tur arī notiek tāda cieša sadarbība, protams, ar viņiem. Un arī šajā gadījumā konkrēti mēs jau saņēmām izsaukumu tieši no gāzes dienesta dispečeriem. Jo ugunsgrēks tā ir viena lieta, bet ja ir kaut kā gāzes savāri, tā ir milzīgs seks, tas ir milzīgs sprādziens var raisīt. Un mēs redzam sekas tur paneļi izdomā, jumta norāja. Protams. Jā. Savulaik, kad notika šī te briesmīgā Maksimas jumta iebrukšana, atklājās, ka ugunsdzēsējiem
vājš ekipējums, novecojis tehnika, zemas algas, briesmīgi sadzīves apstākļi, darba telpas ir drausmīgas. Par šiem gadiem, kas ir mainījies, vai ir kaut kas mainījies, vai kas vēl nav izdarīts, kas tika solīts? Tieši pēc Maksimas traģēdijas tur arī mainījās tā sociālā garantiju apjomi, ja mēs tā skatāmies, kas bija noteikti, tie mainījās. Plus, ja mēs runājam par pašu aprīkojumu un transporta vienībām, tad tās mums ir tikpat modernas, ja tā var teikt, kā jebkur citur Eiropā. Jo pēdējos 3 gados bija šī lielā investīcija, kad mēs lielāko daļu transporta vienību nomainījām, un tai skaitā arī tas ietvēra arī visu aprīkojumu. To mēs arī varam redzēt nodarbināto apmierinātības aptaujā, jo mēs jautājam viņiem, cik viņi ir apmierināti gan ar šiem individuālām aizsardzības līdzekļiem, jo tie arī, tur ir gan standarts tieši speciālam ugunsdzēsēju glābēju aizsargtērpam, tad attiecīgi mēs arī tikai tādus arī iepērkam. Bet viņš visā Eiropas Savienībā tad ir vienāds, un nemaz citus mēs pat nepērkam. Tā kā tur noteikti ir labi uzlabojumi, un mums vairs nav tāda novecojuši, es varētu teikt, vai transporta vienība vai aprīkojuma. Ja runājam par infrastruktūru, tad šobrīd bez iepriekš tiem 8, kas bija atjaunoti ugunsdzēsības depo, mēs esam ievākušies jau 15 jaunos ugunsdzēsības depo. Projektēšanas būvniecības stadijā ir vēl 8 šobrīd, tad tur mēs ievāksimies šogad. Un tad vēl ir projektēšanas stadijā 7. Un tad ir vēl 3, kuriem nodrošinām valsts aģentūra kopā ar iekšlietu ministriju gatavo prioritāro pasākumu. Tā kā pieprasījumu, lai finanšu līdzekļus papildus mēs iegūtu. Un tad rindā mums ir sarindoti vēl nākošie, pa kuriem vajadzētu kopā ar iekšlietu ministriju un nodrošinām valsts aģentūru attiecīgi virzīt par papildus finansējumu. Kāda ir ugunsdzēsēja alga vidējā šobrīd? Šobrīd vidējā tātad darba samaksa pirms nodokļu nomaksas ir 1728 eiro. Cik viņam daudz jāstrādā par šo naudu? Kur viņš vēl var piestrādāt tā naudu? Viņš nevar izdzīvot par to naudu. Viņam ir, principā, mums tiesība akti nosaka, ka viņam ir jāstrādā normālais darba laiks, respektīvi, kā jebkuram. Bet dežūras, viņam iet noteikti. Vidēji kaut kur mēnesī tās ir kā kuram cilvēkam, jo ir individuālais grafiks tātad katram cilvēkam, bet vidēji tās ir kaut kur 7, varbūt 8, bet varbūt arī mēneši, kur 5. Piemēram, ja mums ir daudz attaisnotām prombūtnē, piemēram, saslims cilvēki, tad kādam ir tajā pirmajā mēnesī varbūt jānostrādā arī 10 dežūrmaiņas. Un tad nākošajā mēnesī viņam tad izlīdzinās, lai būtu tas normālā darba laika stundu skaits pa 2 mēnešiem. Tāda ir tā procedūra mums noteikta gan atlīdzības likumā, gan dienesta gaitas likumā. Bet uzskaitas periods ir 4 mēneši. Tad tajos 4 mēnešos arī mums jācenšas iekļauties normālo stundu darba laikā. Bet kā jūs pievilināt cilvēkus strādāt? Ar ko jūs paņemat? Ar izdienas pensiju, ka tā būs ātrāk? Kas ir tas, ar tādu algu diez vai? Protams, ka tad atlikušajā laikā, ja viņš vēlas, viņš, protams, saskaņojot ar dienestu, var vēl papildus kaut kādā darbā strādāt. Ja mēs runājam par tādām vēl sociālām garantijām, tātad, ja 5 gadus nepārtraukti nodien, tad ir pabalsts 3 mēnešu alga apmērā. Tātad tā ir vēl viena sociālā garantija. Ja mēs runājam tad gada griezumā, tad viena sociālā garantija tātad līdz 600 eiro var apmaksāt tātad veselības sporta centrs veselības sniegtos pakalpojumus, līdz 400 eiro zobārstniecības pakalpojumus un līdz 100 eiro attiecīgi medikamentu iegādi. Kopā sanāk gada griezumā maksimums tad sanāk 1100, ko var kā sociālo garantiju vēl piedāvāt. Vai saņemt, pareizāk sakot, kā kompensāciju.
Ja notiek kāda trauma, teiksim, tad atkarībā no smaguma tur var būt kompensācija, ko Veselības sporta centrs var izmaksāt attiecīgi 200, 5000 vai 10 000 apmērā. Attiecīgi no traumas smaguma, ja tāda. Tā kā, tās ir tās pamata sociālās garantijas. Cik bieži traumējās? Tagad jau mazāk. Pagājušo gadu bija 12 traumas, veicot ugunsgrēka dzēšanas glābšanas darbus. Kritiena saindēšanās ar gāzēm, visādi, jā. Tur ir visādi, gan sagriezti, griezumi kaut kādi, kritieni, diemžēl ar nesen bija viens tiešām tāds. Paldies Dievam, ka veiksmīgs, teiksim, bet tāpat bija operācija jātaisa cilvēkam. Bet letāli gadījumi nav pēdējos gados? Nē, nav bijuši, paldies Dievam, jo tomēr arī mums ir izstrādātas tādas darba aizsardzības prasības, jo tomēr ugunsdzēsējs glābējs ir tā vērtība. Ja mums viņa nebūs, tad attiecīgi. Tas ir visās, es domāju, tādās līdzīgās profesijās, kad tev ir jāsargā tas ugunsdzēsējs glābējs vai mediķis vai cilvēks, kurš ir apmācīts citus glābt. Un tāpēc, ja piemēram arī šis ugunsgrēka dzēšanas glābšanas darbu vadītājs, viņš arī vērtē to bīstamību konkrētā notikumā, jo nav jēga ieiet tur iekšā, piemēram, jau redzot, kad praktiski tur var aiziet bojā. Jā. Mēs tur neko neiegūsim. Jā. To cilvēku varbūt jau pat nav iespējams vairs izglābt, bet pazaudēt ugunsdzēsēju glābēju tas ir iespējams. Jā. Tā kā tur tas vienmēr tiek vērtēts. Tas nenozīmē, ka viņi nestrādā iekšā gan piedūmotā vidē, gan bīstamā vidē. Protams, ka visu to dara, bet seko līdzi attiecīgi šīm noteiktajām darba aizsardzības prasībām. Cik ugunsdzēsēji gatavi iespējamam karam, uzbrukumam, piemēram, mēs pamūžamies naktī no bumbas sprādzieniem un saprotam, vēsta mediji ir sācies karš, mums lido droni, met bumbas, raķetes sprākst, kādas ir ugunsdzēsēji darbības, kādas tajā brīdī. Mēs zinām, kur virzīt iedzīvotājus, kur slēpties. Tas ir, protams, jā, tas jau ir tāds kompleksāks jautājums. Ne tikai mums tur ir uzdevumi, ja tā var teikt, jā, tur ir daudziem uzdevumi, bet, protams, ka tā pamatlieta jau ir noteikta valsts civilās aizsardzības plāna 33. un 35. pielikumā. Tur ir noteikts visiem pienākumi. Tas, kas uz mums noteikti jāskatās, skaidrs, ka būs daudz vairāk visdrīzāk notikumu. Tas jautājums, cik daudz viņu būs, kāda rakstura smaguma. Tur vēl tas elements ir papildus bīstamība, kas ir, runājot ar ukraiņu kolēģiem, ka tur ir, ir vēl atkārtoti uzbrukumi, piemēram, ko viņi ir piedzīvojuši. Dublējošie. Tāpēc tas, ko Ukrainas kolēģi arī stāsta, ja varbūt ikdienā viņi pirms tam to notikumu tur līdz pēdējai, teiksim, uguns liesmiņai dzēš, un viss, tad tagad viņiem tā pieeja taktika, var teikt, ir mainījusies tāda, ka maksimāli ātri visu izdaram, ko vien varam, un ja redzam, ka tur tālāk nekas neizplatās, piemēram, vai tur nav cilvēku un viss pārējais, viss viņi dodas prom uzreiz. Tas viņiem ir mainījies vienkārši, tā pieeja, protams. Ja runājam par evakuāciju, tad tas pieminētais mans viens pielikums ir valsts civilās aizsardzības plānā, detalizētāk ir pašvaldību civilās aizsardzības plānos, un tad tur vēl ir nodalīts, piemēram, ja mēs runājam par ieslodzījumu vietu, piemēram, pārvietošanu, tad tur koordinē tad ieslodzījumu vietu pārvalde. Ja mēs runājam par ārstniecības iestāžu evakuāciju, tad tur koordinators galvenais ir Valsts operatīvā medicīniskā komisija, kas ir pie veselības nozares, un tas īstenotājs ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, kas arī ir, mums ir bijuši gadījumi, tie paši Jēkabpils plūdi, kur principā Jēkabpils slimnīcu arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests visu evakuēja. Tā kā viņiem arī izstrādāti visi šie plānošanas dokumenti. Un katru gadu mums Namejas mācību ietvaros kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem tad arī ir mācības lielās, kur gan pašvaldības tiek iesaistītas, tā kā viņu plānos ir jau detalizētāk šī evakuācija. Gan NMPD, gan pārējie visi tiek iesaistīti, kur izspēlē dažādus šos scenārijus.
Kas attiecas uz patvērtnēm, tad tur mēs šobrīd esam kā dienests apsekojuši visas pašvaldību un valsts īpašuma pagrabstāvus. Tur vairāk kā 3000, gandrīz kopā bija 5000 objekti. Tad tie, kas bija jāapseko, bija 3000 bišķiņu pāri. 1500 atbilst tām mūsu rekomendācijām, bišķiņu vairāk. Tas ir attiecībā uz 3. kategoriju. Uz esošajām ēkām. Tagad ir nostiprināts arī civilās aizsardzības katastrofu pārvaldīšanas likumā. Attiecīgi prasība, ka privātais sektors, piemēram, daudz dzīvokļu mājas, tad var vērsties arī pašvaldībā, un tad pēc mūsu šīs izstrādātā rekomendācijām un pieejamā rīka, tad arī tur mēs varam apsekot kopā vai atsevišķi un attiecīgi tādējādi audzēt šo tīklu patvērtņu tieši uz 3. kategoriju. Un 3. kategorijā šobrīd ir piešķirts 22 miljoni no RF finansējums, lai pielāgotu tās mūsu apsekotās attiecīgi, kuras atbilst vai daļai atbilst, lai pielāgotu un lai sapirktu aprīkojumu arī tur, kas ir nepieciešams patvērtnei. Un tad vēl arī kopā ar iekšlietu ministriju ir sagatavots pieteikums uz Norvēģu instrumentu, kur vēl 570 mēs varētu aptuveni pielāgot. Nenotiek pārāk lēni mums tā gatavošanās. Kā to mērīt? Grūti jau tā izmērīt, kamēr nelaime nav atnākusi, bet viņa atnāks tik pēkšņi, ka būs pa vēlu. Tur lasīt normatīvos aktus un skatīties, kurš par ko atbild. Pagaidām jau nav jau tā, ka tikai tie normatīvi akti tiek vai plānošanas dokumenti izstrādāti, kā es teicu, gan notiek tās mācības, gan arī reāli pielāgošana. Jā. Bet tas noteikti nebūs īstermiņā, ka mēs to neatrisināsim visu jautājumu tieši ar patvērtnēm. Ja mēs skatāmies, tomēr, lai pielāgotu, tev arī vajag saplānot, ko pielāgot. Tas ir jāizbūvē, tas ir jāiepērk. Vienkārši tas ir, jāatzīst, laikam, ka 2008. gadā, kad atteicās no šāda aizsardzības pasākuma, visi kļūdījāmies. Tagad situācija jau pilnīgi mainījusies. Un vienkārši ilgtermiņā virzoties ar šo 3. kategoriju, ja mēs skatāmies noteikti, tur vēl, ja skatāmies tādās daudz dzīvokļu ēkās tur, un citās privātās ēkās vēl ir 2-3 tūkstoši pagrabu, kurus var apsekot, un tad mēs virzīties varam tālāk. Tāpat arī ir veikti grozījumi attiecīgi likumā, kur pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kādā veidā var tieši privātie pieteikties uz vienreizēju kompensāciju, piemēram, lai pielāgotu šādu 3. kategorijas patvērtni. Pirms tam viņu apsekojot, protams, vai pašvaldības cilvēkiem vai mūsu cilvēkiem. Tur gan ne visas pašvaldības ir izdevusi tādus saistošos noteikumus, bet tas ir instruments iedots. Bet, respektīvi, varbūt, ka vajadzētu atgādināt, ka privātie nama īpašnieki, arī privāto māju īpašnieki, viņi var vērsties pašvaldībā, jo tur mums arī ir nozīmēta kontaktpersona par šo te jautājumu. Un tad vai viņi vieni vai ar mums kopā, bet ir izstrādāts rīks, kur mēs visu fiksējam vienā rīkā, visu to datus, un tad attiecīgi mēs... Gatavojat atzinumu, kad vai der? Viņš vai atbilst, vai daļēji atbilst, vai neatbilst. Un attiecīgi tad viņš var pretendēt uz kompensāciju. Bet tad ir jautājums, vai pašvaldība vai ir izstrādājuši šo te saistošos noteikumus, jo... Man liekas, visas nebija izstrādājušas. Tas tikai pagājušo gadu bija tie grozījumi tajā likumā veikti. Un tad ir likumā arī noteikts, ka visām jaunajām no nākošā gada, kas tiks sāktas projektēt, attiecīgi tas ir, ja būs kritiskās infrastruktūras objekts, tad ir jābūt 1. kategorijas patvērtnei, un tad ir jābūt 2. kategorijas patvērtnei. Attiecīgi, ja no jauna projektē un būvē, piemēram, dzīvojamo māju, kas ir virs 5 stāviem, 6 un uz augšu. Un tad publiskus objektus, ārsniecības objektus un izglītības objektus, kuru platība ir lielāka kā 2500 kvadrātmetri. Tas jau ir noteikts. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai mums nevajadzētu organizēt civilās aizsardzības mācības ar aktīvāku un tiešu iedzīvotāju iesaisti šajās mācībās? Šobrīd mācības rīko armija, glābšanas dienesti, citi dienesti, bet iedzīvotāji tā kā skatās, ka tur skraida pa parku kaut kādu.
Kamēr pats iedzīvotājs nezinās, kā viņam fiziski rīkoties, vienreiz jāaiziet cauri, lai viņš noteikti zina, kurš skriet, kāda rīcības modelis, lai viņam iestrādājās. Nu, nav tā, ka gluži mēs neiesaistām sabiedrību. Protams, ka mēs nevaram visus iesaistīt, bet tādās valsts līmeņa civilās aizsardzības mācībās mēs tieši meklējam statistus. Un tad vairāk mēs arī principā uzrunājam, piemēram, tādus studentus no universitātēm vai vienkārši cilvēkus, kur mums vajag, lai paspēlē līdzi tātad gan cietušos, gan evakuējamos. Mums ir bijušas mācības, kur mēs arī, piemēram, sociālās aprūpes centrus evakuējam. Bet skaidrs, ka mācību mērogs vienmēr ir tas ietekmējušais, vai mēs varam, piemēram, tur 1000 iesaistīt vai nē. Bet tas, kas būs arī šobrīd, mums ir projekts kopā ar Lietuvas kolēģiem un par masveida evakuāciju. Un 2028. gadā mums būs... vai 2027. gadā mums būs gan apmācība, vispār kampaņa par masveida evakuāciju atsevišķa, un būs arī lielas mācības iedzīvot evakuācijai pa dažādiem veidiem. Tas Interreg programmas ietvaros tāds projekts mums. Bet arī iedzīvotājiem, es domāju, tur mēs gan veicam aptaujas arī prasot, teiksim, kā viņi jūtas, vai viņi zina, kā rīkoties dažāda veida apdraudējumos. Un tas tā pamatlieta, ko es tomēr aicinātu noteikti, kas ir tam iedzīvotājiem, pamatlieta, kas ir noteikti vai buklets, vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos vai rīcība krīzes situācijā. Tātad 2 bukleti, kuri pamatlietas ļoti īsi, jo tomēr mūsdienās tā laika vērtība ir ļoti mainījusies, ja tā var teikt, un noteikti cilvēks nekad nevarēs izlasīt tur plānus. Plāni ir priekš institūcijām. Atskaitēm. Neatskaitēm, bet principā priekš institūcijām, lai tieši mācībās mēs pārbaudītu plānus, un tad, kad notiek kaut kas, neviens jau to plānu nevērs vaļā, bet mēs atcerēsimies īstenībā, kas kuram bija jādara attiecīgi. Bet iedzīvotājiem ir tie 2 bukleti pamatlietas īstenībā, kas ir jāzina. Plus, arī teiksim, to, ko mēs tagad patvērtņu tīklu, mēs 112 Latvija, tātad attiecīgi aplikācijā esam integrējuši, un viņš var arī strādāt, ja nav pat interneta. Tikai vienreiz vienkārši ir jāatver šis slānītis patvērtņu. Un tad tik līdz mēs kaut ko jaunu pārbaudam, mēs varam viņu pievienot. Tā kā to uzreiz var, jebkurš varbūt citas aplikācijas vietā lasot, var noteikti arī, kā saka, ieiet tajā 112 Latvija aplikācijā un to apskatīties, un arī tur ir drošības padomi īstenībā. Ar mācību obligātumu es domāju to, ka ir noteikts nama korpus Pļavniekos, Ziepniekalnā, Imantā. Izsludināti tiek trauksmi, un visi, kas mājās atrodas tajā daudz dzīvokļu namā, viņi dodas uz noteiktu vietu, uz patvērtnēm, izklīst, ir trauksme, viss karš. Šāda veida mācības, ka viņi zina, kur jāiek, evakuācija jāveic līdz kādam biķernieku mežām vai kur tur. To vietu iezīmē... Es piekrītu, tādu var organizēt, bet tad tur jāskatās tas scenārijs, jo nevienmēr viss arī reālajā tajā notikumā būs tāds pats kā tajās mācībās, jo, piemēram, mums var būt arī mācības, ja mēs runājam, ja scenārijs būs mums ķīmiska vielas noplūde, tad, piemēram, varbūt tas maršruts, ko mēs izmantojam mācībās, būs pavisam cits dēļ meteoroloģiskiem apstākļiem, jo gluži vienkārši gan vēja ātrums, gan virziens var attiecīgi ietekmēt to, uz kuru pusi, vai varbūt vispār gadījumi, kad drošāk pat ir palikt tātad iekšā iekštelpās, jo tomēr iekštelpas visas konstrukcijas, kas mums ir, arī ir aizsarga barjera, un ja izejot ārā, šī te varbūt, piemēram, bīstamo ķīmisko vielu koncentrācija ir daudz bīstamāka īstenībā, un jūs sev varat nodarīt daudz lielāku kaitējumu. Tā kā tur ir jābūt ļoti uzmanīgiem tieši ar tādiem, bet, protams, arī ja pa patvērtnēm runājam, tas, ko mēs no Ukraiņiem pieredze, ko viņi teica, patvērtnē arī ir jābūt 300 metru rādījusā. Tātad, ja viņa nav, tad drošāk ir palikt telpā, izmantot 2 sienu principu šo. Tā būs drošāka aizsardzība nekā skriet kaut kur, jo jā, tieši tā. Jā, tas ir pārāk tālu jau. Tā kā, bet jā, ir, bet es saprotu, gribētos vairāk, bet noteikti, kad tas nākošās lielākas mācības
varētu plānot, var arī tādus Ir labi vienkārši būt iestrādīt. gataviem, kamēr vēl nelaime nav, cik tas iespējams. Par to Nu, ir protams, stāsts. tur jau notiek arī, protams, mazākā mērogā. Ja mēs skatāmies arī tā pati praktiskās nodarbības reizi gadā ir jāveic, piemēram, ugunsgrēka gadījumā, tas arī ir kaut kāds elements īstenībā. Ne visos objektos, bet no noteikti iedzīvotāju skaita tas ir kā prasība. Pēdējā laikā arī skatos, braucot, redzu, ka tas daudz biežāk jau tiek trenēts. Arī beigās jau pie objekta ir uzstādīta arī panna ar degmaisīm, mācās, kā dzēst ar ugunsdzēsības aparātu. Tā kā tas arī ir viens tāds mazākā mērogā, bet tomēr arī solīts, teiksim, tā, par pareizu rīcību, teiksim, ugunsgrēka gadījumā, bet arī kaut kāds evakuācijas tas elements ir. Nebūtu tāda pa pienākumu uzlikt katram paņemt kādu ugunsdzēsības aparātu turēt savā dzīvesvietā. Katram gadījumā Tas viņi var ir noderēt. noteikts. Tas ir noteikts, ka privātmājās obligāti ir jābūt ugunsdzēsības aparātam. Tas jau ir noteikts. Un līdz ar to tā pati lietošana parasti uz ugunsdzēsības aparātu ir arī aprakstīta. Tur nekas nav sarežģīts. Tātad tikai tas, ka viņš ir attiecīgi pareizi mazliet jātur. Tādā ziņā, ka mazliet augstāk, un tad pie tās šļūtenes gala vienai rokai ir jābūt, lai tas gals, kā saka, neietu šādi te. Var jau vienu izmēģināt vienmēr. Arī tas ir jā. Un tad, principā, ar ugunsdzēsības aparātiem ir tā, ka jāmēģina izveidot tāda kā sēne virs tās degošās virsmas, un parasti to dara, ejot pa perimetru, mēģinot pa perimetru to strūklu virzīt apkārt. Tātad, ja ir ugunsdzēsības, respektīvi šis ir, pieņemsim, uguns epicentrs, tad vajadzētu appūst apkārt un veidot principā, sēni. Ja mēs iedomājamies, ka mums šeit ir liesma, tādā veidā, tad mēs mēģinam strūklu virzīt tā, lai viņa ietu pa perimetru. Un visu laiku mēs tā ejam, apkārt mēs aplaižam pa to perimetru, un tad, principā, tā arī izveidojas tā sēnīte, un viņa likvidē skābekli, un priekšdegšanas skābeklis ir viens no elementiem, nav skābekļa. Aptuveni ir arī ugunsdzēsības pārklāji, ko var arī iegādāties, arī var izmantot. Arī tas pats, principā, risinājums, ka mēs izslēdzam šo skābekļa pieplūdi, un ja nav skābekļa, atkal uguns nevar degt. Tā kā tur ir tas pamatlieta, jo arī, piemēram, ja mēs skatāmies ugunsgrēka gadījumā, tā tad ir 4 soļi, kas visiem cilvēkiem jāatceras arī. Tā tad mēs pametam apdraudēto teritoriju. Pirmais, otrais, mēs aiztaisam durvis, tātad, lai pēc iespējas mazāk šis skābeklis tiek iekšā. Trešais, mēs zvanam tikai tad 112. Un tad ceturtais, mēs sagaidām ugunsdzēsējus, lai izstāstītu, kur deg, kas tur iekšā varbūt vēl ir palicis. Protams, ja cilvēks jūtas drošs un spēcīgs un tādā ziņā, ka viņš ir pārliecināts, ka viņš var izmantot ugunsdzēsības aparātu, viņš to var darīt. Bet tad katram ir jāizvērtē to savas spējas, viņš to var izdarīt vai nē. Pēc skarbas ziemas parasti atnāk pavasaris. Nekad nav bijis savādāk. Ja ir sauss pavasaris, tad kūlas ugunsgrēki. Tie mūs ir plosījuši, un daudz par to ir ticis runāts, bet tas tāpat kā ar zemledes makšķerniekiem, vienkārši viņi ir. Un ir tie, kas dedzina ļaunprātīgi, ir tie, kas vienkārši grib attīrīt savu teritoriju no pērnās zāles, un tad var jau būt gadījumi, kad zāle pati kāda aizdegās. Var, jo visi 3 jūsu nosauktie tā var būt, dominē, ja tā var teikt, tomēr. Ja tā to var teikt. Ļaunprātīgi. Sakopšana. Sakopšana dominē. Nosacīta, nevis pļaušana, bet sakopšana, ja tā to var teikt. Bet skaits ir samazinājies, protams. Ja mēs salīdzinām, mums ir bijuši gadi, kad mums ir bijis 3000 kūlas ugunsgrēki. Pēdējos 2 gados ir bijis arī 227 vienu gadu mums, un pagājuši gadu bija tomēr vairāk, 900. Bet visos tajos kūlas ugunsgrēkos skaidrs, ka mēs arī tās koordinātas nododam lauka atbalsta dienestam, un attiecīgi viņi pēc tam jau lem par varbūt iespējams arī platību maksājumu ieturēšanu. Bet, diemžēl, arī ir gadījumi, kur no kūlas ugunsgrēka aizdegas saimniecības ēkas vai mājas. Ir bijuši arī bojāgājušie, kas sākas no kūlas ugunsgrēka. Tā kā tas ir tāds vēl viens
Tas mums stāv priekšā un sagaida. Vai mēs varam teikt, ka šie platība maksājumi no lauka atbalsta dienesta un tā prasība izpļaut pļavas un grāvjus, viņa tomēr dod savu efektu? Noteikti. Jā, viņa dod, jo mēs redzam, tur, kur ir principā, ja šī zeme, lauki tiek sakopti, praktiski tur jau nav kam degt īstenībā. Tur ir nopļauts, vai tur ir aparts attiecīgi, tad nav vajadzības vairs neko tur nededzināt, ne tur aizdegties tādā ziņā. Noteikti. Kādas rīcības tiem, kuri pamana liesmu vai dūmus pāri ielai mājā, kaimiņu mājā, kādas viņu rīcības? Noteikti. Pirmā ir rīcība zvanīt, tad 112. Ja mēs no attāluma pamanām, tad tas ir noteikti, tas ir pirmais. Ja, un tad, kā jau minēju, tad vajadzētu sagaidīt. Ja mēs jūtam, ka mēs esam pārliecināti un mums ir ugunsdzēsības aparāts, un mēs varam varbūt kaut ko vairāk izdarīt, tad to var, bet noteikti tas nav tā kā uzdevums. Mēs, tiešām tas ir ļoti individuāli jāvērtē katram cilvēkam, vai viņš ir gatavs, piemēram, ar ugunsdzēsības aparātu kaut ko mēģināt nodzēst. Bieži vien arī tie cietušie ugunsgrēkos ir, kad ir mēģinājuši dzēst, un tad ir apdegumi vai elpošanās ar degšanas produktiem. Tā ir tā pamatlieta, pamatrīcība. Ja cilvēks mana kūlas ugunsgrēku, sāk deg kūla pērnā, ko viņam liek no mašīnas ārā, mēģināt dzēst, zvanīt. Labāk tad jau es saku, 112 zvanam un viss. Un tad viņš baidīsies zvanīt, viņš teiks, padomās, ka es esmu aizdzēris. Nē, tā to nevar izdarīt, jo principā ir jāpierāda. Jā, tas ir tāds sarežģītākais. Kā tev sērgociņu mašīnu? Tad pats nezināt, ka esam izsauc, jā? Nē, tā jau nav. Kā jūs nosakat to vainīgo? Tur ir vairāk, protams, ja tu nevari atrast, kurš tev jau vajag pierādīt, jā. Kā ir sērgociņu mašīnā vainīgs? Jā, bet nav jau pierādīts, ka cilvēks ir aizdedzinājis, jā. Varbūt kāds brauc arī smēķi izmeta tur, tas ir iespējams, piemēram, jā, tāpēc, ja tu neesi pierādījis, tu jau nevari sodīt cilvēku. Tas ir arī par jebkuriem citiem pārkāpumiem, ja mēs skatāmies, ir jābūt tomēr gan administratīvās. Ļaunprātīgie dedzinātāji vispār var tikt diezgan viegli sveikā. Principā, ja tā godīgi sakot, arī, protams, ja mēs pieķeram un redzam, ka viņš dedzina, tad tas ir pierādījums. Jā, bet tādi gadījumi ir bijuši? Tas ir atsevišķi gadījumi, bet ļoti reti, protams. Jā, protams, ļoti reti. Tāpēc ir tas, kā es jau minēju, ja ir izcēlies tavā īpašumā, teiksim, šis ugunsgrēks, tas ir pamats. Ja, ka tu tā tad varbūt nebija vai sakopis viņu, attiecīgi tur ir virkne prasība arī. Tad tas ir pamats saukt pie administratīvās atbildības. Nesakopt īpašumu, jā. Zemledus makšķernieki, ledus. Šogad daba mūs aplaimojas diezgan biezu ledu. Es saprotu, ka maz ir tādi gadījumi līdz šim. Šogad, paldies Dievam, ir tikai viens bojā gājušais tajā ledus veidošanās procesā. Jo, kā jūs jau minējāt, diezgan ātri izveidojās stabila ledus sega, bet tas atkal nenozīmē, ka visās vietās viņi ir bieza tā ledus sega, jo tomēr, ja mēs skatāmies, piemēram, zem tiltiem, tur, kur ir niedres, tur, kur ir upēs līkumi, Niedrēm arī tur, kur niedres tieši tā, jā, tieši tā. Tur pavisam var veidoties pavisam plānāks ledus, jā, un attiecīgi daļ tā, ka tur ir šie blakus niedru tā kā stiebri. Vai, piemēram, tīju zem tiltiem, kur ir šie balsti, attiecīgi tur tecējums mainās, un viņš vienkārši tajā ledus veidošanās procesā, tas tecējums var neļaut veidoties tam ledum, un viņš var būt daudz plānāks, piemēram. Jā, vai tas pats ir attiecas uz upju līkumiem arī, kur šis tecējums ir varbūt straujāks, viņš atkal neļauj aizsalt ilgi, teiksim, vai ja viņš bišķiņ aizsals, tad viņš turpina skalot un vēl pie tam, ja uzsnieg bieza sniega segas kārta atkal uz šī tikko izveidojušās ledus, viņi ir arī kā izolators attiecīgi, un tomēr pie paša ledus ūdens ir aptuveni plus 0,5 grādi, un viņš jau neļauj salt, viņš vienkārši kausē, un varbūt pat tā ledus sega tur nav izveidojusies bieza, jā, dēļ šī straujā tecējuma. Un šiem dažādiem apstākļiem, kas ietekmē šo tecējumu tieši. Tāpēc tas ir jāņem vērā.
Nu, un tagad, jā, sen jau nav tas bijis, bet arī tas brīdinājums ir par to Rīgas jūras līci. Jā. Tā tad Jā, arī aizpildies tā kā nāves mums ēnā, ir, blaumaņa. visi varbūt ir aizmirsuši, bet bija viens gads, kur mums tur pāri par 200 cilvēku, kā saka, atlūza. Un tad izdevās, kā saka, visus izglābt, protams, bet skaidrs, ka Par šo mēs varam parunāt detalizētāk par šo gadījumu, atsaukt atmiņā un pabrīdināt cilvēkus, kā tas ledus, kā viņš lūst jūrā. Tur ir savādāk tie likumi, tas nav tā kā uz upes. Nu, tur, protams, tur ir šobrīd jau viņš nav arī izveidojies īsti, jo ir tikai tādi ledus gabali, kas šobrīd vēl nav, viņi ir izveidojušies, bet viņi ir peldoši, viņi nav sasaluši. Un te atkal jāskatās arī tur tie vēja virzieni īstenībā ar ūdens līmeņiem, bet tad, kad viņš, teiksim, var sasalt, atkal kā viņš var sasalt, kā es jau minēju, ja mums ir tas ūdens vilnis, teiksim, viņš tur izveido tajā vienā vietā plānāk to ledus kārtu, vienkārši var atlūst tur, un tad jau, ja mēs esam ļoti tālu atkal iegājuši, jā, mēs jau neredzam, ka varbūt tur jau ir atlūzis jau metrs vairāk, jau peldam, jā. Uz kurien? Uz roņas vēl droši. Tas jau no vēja virziena jābūs, bet tur ir pavisam cita tā. Ja gadās tomēr aiziet tālu un atlūst un peldēt ar to ledus gabalu, un jūs saprotat naktī, ka jūs tur peldat ar to ledus gabalu. Labi, ja mobilais telefons vēl strādā un zona ir, tad tā ir viena lieta, var pasaukt kādu palīgā, ko tur tālāk darīt, sēdēt un gaidīt likteni. Vēl, protams, ir jāskatās, kur tas ir noticis, jo tomēr ir arī tie kuģu ceļi. Jā, kur kuģu ceļi nāk lielais kuģis un arī letāls iznākums. Tas ir jebkurā gadījumā. Protams, tas atkarīgs no tās situācijas, bet nekādu citu jau alternatīvu gluži daudz nav, tāpēc jau bieži vien arī tiek atgādināts, ja mēs ejam kaut kur dabā atpūsties, vispār arī, mēs varam teikt, makšķerēšana ir arī atpūta. Mums ir uzlādēti tie telefoni, jā, lai mēs varam tieši piezvanīt un izsaukt to palīdzību. Jā. Ja mēs neesam ļoti tālu no krasta, varbūt arī mēs varam pievērst savu uzmanību gan ar balsi, gan varbūt vēl kaut kā savādāk, jo cilvēki arī staigājas, teiksim, pa krastu un var pamanīt, un tad viņi var izsaukt, piemēram. Tas, protams, katra situācija noteikti būtu, kā saka, unikāla, ja tā var teikt, niansēta. Pavasaris nāk, saulītē zobi paliek garāki, sniegs kusīs, pali. Esat veikuši prognozes, kādi kurās vietās šogad varētu būt riska zonas? Prognozes mums Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs gatavo. Tā jau tās zonas jau ir iezīmētas katrā ūdens baseina apsaimniekošanas plādā. Un tur jau principā mēs jau zinām aptuveni tās visas vietas, kur tad viņi potenciāli principā šajā gadījumā ledus sastrēgumi. Jo mums galvenais tieši pavasarī šis iemesls, kāpēc ir pali un plūdi citreiz, ir tieši ledus sastrēgumi veidoti šie tādi krāvumi ledus, kas izraisa. Viņiem jau cīnīties īsti spridzinot, tas īsti nestrādā. Tur ir, redziet, kas to visu veido. Problēmu veido vižņi. Ja mēs tā skatāmies, protams, teiksim, ja mēs tagad to tie dati ir tagad pieejami principā, tad, kad veidojās ledus sega, tad ūdens caurplūdums bija tāds vidējs, teiksim tā. Vidējs plus ir tas, ka ļoti ātri izveidojās, vai pareizāk sakot, ka bija lieli mīnusi, jo ja ir ilgi, piemēram, naktī -2, tur dienā +1. Ja tas ir ļoti ilgstoši, tas tieši veido tos vižņus. Tā ir principā tāda kā ledus putra, ja mēs tā sakam, un tad viņa tur var sakrāties zem ledus, bet šogad, teiksim, tie apstākļi tādā ziņā bija labvēlīgāki. Viņi bija labvēlīgāki, jā. Tam, ka diezgan ātri izveidojās tā ledussega, bet skaidrs, ka vižņi kaut kur viņi ir sastiguši, teiksim, zem Viņi tā. jau vēl var izveidoties. Ja mums ir pilnībā izveidojušies ledussega, tad nē. Ja mums vēl kaut kur ir vaļuma,
vaļuma joslas, piemēram, mēs skatāmies kaut kur pa ļoti straujām upēm, piemēram, kaut kur, un tur viņi noteikti veidojas. Viņi veidojas, un tad viņi kaut kur pieķeras pie ledus atkal apakšā, un tad viņi tur, jo lielāks sablīvējums, jo viņi vairāk tur krājas. Vienīgais arī, tāds pluss arī ir tas, ka, kā es jau minēju, ka pie tā ledus ir temperatūra aptuveni 0,5 grādi, un tas tecējums viņš arī kausē tos vižņus. Ja? Un te ir tas jautājums visdrīzāk, ko mēs šobrīd vēl nevaram prognozēt, bet cik ātrs būs atkusnis. Ja? Tātad, ja viņš būs ļoti lēns, ja, teiksim, nebūs strauji plusu temperatūra, tad, principā, arī šobrīd daudzās vietās, kur mums ir, piemēram, kaut vai tas pats Jēkabpils sala, Bebrulējas pie Pļaviņām, ja pat tur bija izveidojušies kaut kādi vižņi, viņi tāpat šobrīd tiek kausēti un varbūt jau ir izskaloti. Ja, to mēs nevaram tā pateikt tagad. Un ja būs lēns atkusnis, ja, teiksim, tad vienkārši ledus pats lēnītēm izkusīs un neveidosies. Bet ja būs ļoti strauši principā, tad tā varētu būt problēma. Vai atkal būs strauši kaut kāds atkusnis ļoti, tad kaut kāds uzlūzums, atkal aizsalums. Tās prognozes parasti Latvijas Vidus geoloģijas meteoroloģijas centrs, tās pirmās, viņi aptuveni jau salīdzinot visus šos caurplūdumus, tos datus, kā ir veidojies ledus sniega daudzumu arī, jo tas arī ietekmē lietus, nokrišņi arī var ietekmēt īstenībā. Ja mums atkusnis ir kombinācija atkal ar lietu, tas ir vēl viena papildus, problēma. Viņi aptuveni ap martu, aprīli mums gatavo tādu analīzi. Un tad jau mēs skatāmies tālāk arī pašvaldībām, tas tiek izplatīts. Mobilizēties saulaicīgi. Tieši tā, jā. Un tad jau mēs aptuveni redzam, kāda ir tā prognoze, kad varētu būt tie lielākie arī caurplūdumi, kad varētu ledus kaut kurā vietā uzlūst. Un tāpēc mums ar Latvijas Vidus geoloģijas meteoroloģijas centru arī ir jau sen noslēgta starpresoru vienošanās, kur viņi mums šos datus analīzi gatavo. Un tad no visām 79, ja es nemaldos, hidroloģisko novērošanas stacijām mums arī nāk ūdens līmeņa, kur ir iezīmēti, kurš ir bīstamāks, kurš mazāk bīstams. Es jums novēlu mierīgu dienestu. Tas nozīmē, ka mierīgs dienests ir miers visapkārt, nenotiek ugunsgrēki, neielūst cilvēku ledū, neiet bojā dažādās citās nelaimēs. Tas varētu būt labs vēlējums jums, mierīgu dienestu. Jā, tas ir ļoti labs vēlējums, jo tad arī citiem cilvēkiem nav kādu traģisku notikumu bijuši. Nav nelaime. Un īstenībā katru rītu, kad mums ir radiosakaru apmaiņa, es arī saviem kolēģiem novēlu, lai pēc iespējas mierīgāka dienesta laika izpilde. Novēlu jums mierīgu dienestu tuvākajos mēnešos, tuvākajās dienās, tuvākajos gados. Paldies! Paldies par sarunu!